Nu, čau, sen neredzētie. Jā, tik tiešām biju pazudis uz kaut kādu brītiņu, bet nu esmu atpakaļ un esmu, kā saka, ierindā. Ir tiešām tik daudz lietas notikušas, bet nu, viss pēc kārtas. Atceries, Dainis taisīja savējo bēmbi, pēc tam mēs viņu vedām uz Dino, un beigās it kā viņš viņu noregulēja. Finālā izrādījās to, ka ir šaize. Viņa bēmbim pēc regulācijas ieplīsa virzulis. Tad nu attiecīgi Dainis pārlasīja savu motoru, visu sagatavoja un izdomāja to, kad vajag arī viņu pārkrāsot. Tad nu šī sērijā skatāmies, kādā krāsā Daina tačka būs. Es kaut kādu arī sev drifta tačku jaunu paņemšu. Nu ne jaunu, bet citu. Un tad tālāk mēs abi dosimies uz Dino. Kā mums ies? Skaties. Jā, un starp citu, nevajag tev atgādināt to, ka mani sauc Andis un kad visi trakākie piedzīvojumi tikai vēl būs priekšā. Vienkārši, ja tev patīk, uzspied laiku un pieabonē šim kanālam. Aiziet, lecam iekšā. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to understand. Ay, you just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Cause it can get dangerous. Ay, please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. Pasties kāds skaistulis, nu pasties, nu pilnīgi ar siekautēši, nu. Ej, tu nost, dūls var palikt. Tāds krasavits. Riktīgi panaisis, ko pasties, pilnīgi the beast. Beast in the house. Pasties, nu smuki, nu. Haubī tikai vajadzēja nomēnīt citu. Bet, nu jā, nice, man patīk. Daini, tev patīk tavu mašīnu? Jā. Dainim patīk. Šitas ir krievs. Nu ko, Daņa tačka bez 5 minūtēm gatava. Īsāk sakot, vēl tikai uz Dino jāizved, ir kārtīgi viss jānoregulē. Nu, nebrauksim vairāk uz to iepriekšējo vietu, jo iepriekšējās vietas rezultātā Daņam iekrakoja tas virzulis, tāpēc ir atrasta cita vieta, kur to izdarīt. Jau nedaudz vēlāk man Dainis Facebookā parādīja vienu tačku, kuru it kā viņš gribēja pats pirkt, bet piedāvāja man. Viņam ir koilis upgrēdots, tas, šālis jaunas reikini. Viņš brīvi. Tev pārdod, tev viņš 1.8 nostāsīs, tev savu pārdod, Andi. Vai ne? Normāli stāv no, tev ir normāli, tur ir angli, normāli jau ne tā kā tev šitām. Tā ir limonāde. Tas ir ļoti lēti, jo stoks 335, 92, labi, tad sāns un burzītis tur tā aizmēr. Tas būtu. Bet 5, gribi tādu nopirkt, bet tagad tie internetā 5-6 paks tāds man. Aizbrauks palūrēt, vai ne, Daini? Tad nu es baigi ilgi nevilcinājos, tad jau kopā ar Daini mēs vēlāk maucām skatīties, kas tad tur ir par aparātu. Gaču arī brauks? Aizbrauks, jā. Gatim arī gribējās līdzi braukt. Gatis arī izdomāja atbraukt palūrēt. Beigās Gatis arī nopirks drifta tačku. Hi mate, yeah, I think you're in front of me. About the BMW. I'm next to the MS cars. Yeah. Okay, thank you.
You said we changed the bearings, yeah? Yeah. You changed it? No, you don't know what brand you put? Es neiekļaušu šī video to 30 minūšu garo sarunu. Finālā no 4000 man izdevās nokalēt uz 3,5. Un davai ieber bišķi. Tur ir kāds trīnīgs, tur ir ielikts pie trīnīša iekšā. Jā, tur sarēķinot visas detaļas, kas tur ir sabāsts iekšā. Timing chains un bēringi jau arī. Jā, šis bērings arī teica, ka mainīja. Jā. Bet katrā ziņā neskatoties uz to, ka tur tā virsbūve bija šī apčakarēta, palielam tas ir drifta mašīna, tā kā, ko tur var īsti gribēt no bodī, tāpēc man tur tas kvoters īsti baigi nekādu lielo lomu nespēlē. Labi, tur tas tev ir vāciņš nav, tad pofīgi es kaut vai metālu kaut kādu uzlīmēšu virsubļinu un nokrāsošu. Arī var ebajā nopirkt. Vai ebajā nopirkšu, tad vispār pilnīgi tas ir galīgi pofīgi. Respektīvi sanāk, tad viņā, kas ir ielikts iekšā viss, tur angle kits bija, un coilas, un downpipe, un gauges, intercoolers, viss tas tur jau ir uz trīnīti, ja to visu likstu tagad tas man trīnīti izmaksā 3 pakas. Senāk reāli mašīnu paši nopirkt pa 5 sotak. Jā, neko aizbrauks uz garāžu, ieliec līdz tās degvielas, tur bija sausīts iekšā. Un aizbrauks uz garāžu, tad uztaisīs kādu burnautu apvērt. 18 mums jau nav. 18 diskvīrs un stāv. Jāliek uz 17 būs. Redzēs, kā viņš vispār tur griezīs. Pastīsim, kā tagad maucam uz garāžu atpakaļ. Labi, ka bija tuvu, tad 20 minūtes brauciens tikai. Baigi ātri atbraucām. Kādu viņš labi? Viņš automātiski bija sagrāts. Tas konversion ir uz manuāli, jo viņš oriģināli automātiski. Tagad šī stāsts. Vidā varētu būt kā bija. Ir rimini. Bišķi vieglāk izmēt. Iet normāli? Pa stūri, nenormāli grūti. Tāpēc, kad ir pastūši. Jāuzliek šitas. Salonam jāskir uz redzēšanos. Tās čaškas jāuzliek aizmut, tās plāksnes augšā, jo stūri ķerās. Tāpēc, ka es nevarēju izgriezt, es nevarēju stūri izgriezt, jo viņa tik grūti griežās, vienkārši žopa. Tie labi, ne? Jā, bet tā stūri prasītos un to atvieglināšanu liktīgi prasītos, lai viņš pa smagu ir arī. Tā es jūtu, kad es braucu savēju, kāds viņš ir, cik viņš ir, īzi, un šitas ir tāds. Bet redzēs, jā. Norevidēs nost visu salonu, izņems ārā, sataisīs to stūri, ieliks buketi iekšā un tad manīs skatīsies. Vajadzētu būt ok. Ko gatavojamies pa lielam uz Dino, kas būs rītdien. Šito BMW es tirgoju nost. Kāpēc tirgoju? Ne jau tāpēc, ka es nepiedalīšos vairāk driftā, vispār nekad. Jā, tiešām šitas E46 ar 2.8 motoru man viņš tiešām ļoti patīk un ir laiks kaut ko pamēģināt citu. Nopirku sev E92, 3.5 saucamo. Jā, ir šādi tādi sīkumi, protams, ka jāizdara, tāpēc šodien tagad ķeršos klāt stūras problēmai, jo arī rītdien es dzenu savējo uz Dino. Dainis, protams, savējo arī.
Mr. Beasts vai The Beast, sauc kā gribi. Bet, nu jā, tad ķeramies klāt reāli šitam, sataisam to stūri un dzenam uz traļu visu un rītdien uz Dino. Ants atkal mūg. Ko, Andis? Ants atkal mūg. Jā, vēl vajag to stūri sataisīt, Daini. Vajag. Kas tur bija pa tiem vadiem? Nu, davai tu pēc tam tā pienāc. Dainis piestrupēs savēju. Un tad sataisīs manējam to stūri. To viņa baigi ķerās, baigi grūti griezties. Nezinu, ieraksti komentārā, cik Dainim rītdien būs zirgi un cik šitai manai jaunai misenei. Nē, Madar? Pastāst, ko tu, Madar, dari? Tev ir jauni fani YouTube, tagad tu vari pastāstīt, kā tev iet, ko tu dari, tu tapsē, tu taisi busu, taisi, kā kamperi, ja? Jā. Nu, malacis, tu esi baigais klausies. Jā, kamperi projekts top, pamazām. Viss notiek. Tapsē un liek visādas lūks iekšā un liek jau logi ielikt, viss kaut kas te. Viss te notiek. Labi, ne pa kamperi šoreiz. Ejam regulēt stūri. Nočakrējāmies ar Daini līdz pat vēlam vakaram, un finālā tā arī netikām galā, jo izrādās ir noņemts nost hidroliskais oriģinālais stūrs mehānisms un uzlikts virsū ir elektroniskais, un viss ir atstāts uz standarta trubām. Līdz ar to stūra ļoti sūdīgi griežās. Tāpēc metām mieru, krāmē virsū uz evakuātoru un gatavojāmies rītdienas Dino. To problēmu atrisināsim vēlāk, jo svarīgākais mums ir aizmugurējās riepas, nevis priekšējās, priekš Dino stenda. Karoči, es te pie garāžas pasēdēju, pakūkoju un padomāju, kad negribas man zaudēt 2000, lai mainītu dzinēju pēc tam bembim, tāpēc atbraucu tagad uz veici. Nopirkšu filtru, eļļa man ir, 1060, tieši tā racing oil. Un nakar paņemšu nomainīšu. Tagad no rīta pusdienas tikai ir 8. 9 plus mīnus jākrāmējās virsū, atpakaļ ir, jāņem tralis, jāņem ir bembis nost no traļa. Jā, tātad pusdesmitos jāizbrauc ir, mums ir 20 minūtes tikai ko braukt. Tāpēc ieskriešu ātri pēmšu filtru, tad ātri nomainīs eļu un lai ir mierīgs sirds, kā saka, tad nevarēs nogrūst vainu, ja apgriezīsies šālis, nevarēs nogrūst vainu uz to, kad eļu neesmu nomainījis. Savas vainas pēc tobišu. Tāpēc jā, davai, eju iekšā veikalā, ņem filtru un brauc atpakaļ uz garāžu mainīt eļu. Good morning. Morning. How are you doing? Yeah, mate. Yeah? Very good? Very good, very I nice. need oil filter What for? for BMW E92. Sound, mate. Thank you very much and see you later. See you later, mate. Take care. Nu ko, filtru dabūju? Vismaz mierīgs sirds varēs uz Dino doties. Tagad no rīta vajadzēs ātri eļu nomainīt bembim. Kas sagriezies filtrs? Labi, kad nomaini, kad pamanīja. Tam reāli neiet eļa cauri vairāk īsti. Viņš būtu uz Dino izbeidzies reāli. Ļoti iespējams. Viņš sagriezies. Afigēķi kāds filtrs. Tur nāk. Kas? Tev nepareizs filtrs, tur taisies ielikt. Bēd, apakaļ saka, čo tu man nākot te iedevi? Karoči. Nepareizais filtrs jābrauc atpakaļ uz veikalu. Nu, bet eļa tāpat jālai nost ir un jālai jaunā iekšā. Labi, davais uz veikalu ātri. Kā viņš šitā man iedeva reāli nepareizo filtru bez jārā, un tā nav pirmā reize, kad šī veikalā iedot tev kaut kādu nepareizu detaļu. Labi, ka viņi te patās, kā saka, tas veikals ir aiz stūra, bet tas kā atkal tagad laiks, brauc. Un ja pieņemsim, viņam nebūs tāda filtra, tad ko, tad ir reāli dirsā. Reāli tad ir dirsā. Uz Dino es netieku, jo veco filtru atpakaļ virsū es nelikšu. Viņam vienkārši nekas cauri neiet. Besī reāli. Besī. Bet labi, brauc uz turien skatos, ko viņš man tur var ieteikt.
Right front, this pads. No, wrong one. Wrong one. And we go in today 10 o'clock to dyno. 335. Yeah. And it's a bigger, and it's also have like a plastic thing underneath. And this is just a straight top and bottom. I'm gonna try this. Okay. Es tiešām ceru, kad būs. Ja ne, tad ir pakaļā. Yeah, there is some part number on it. I'm gonna go to the garage to fetch my old one from the bin, try to clean it and make sure what's the part number on. I'm gonna give you the call then, mate. Right. Yeah. Yeah. But it's quite weird, yeah. Right, see in a bit, mate. Tiešām var būt tik daudz problēmas. Kaut kāda viena sūda eļas filtru, nopietni. Nekād dzīvē man šādas problēmas nav bijušas, kaut kāda viena smirdīgu eļas filtru, godvārds. Tagad plāns sekojošs, braucu atpakaļ uz garāžu, vēdu viņam to savu veco filtru, vai arī turpat garāžā mēģināšu notīrīt un apskatīties, tur ir kāds vispārībā, detaļas numurs visu. Tāpēc tā mēģinās atrast, jo, laiks iet, pulkstens jau ir bez 10:09, bļāviens. 9:30 ir vēlākais jāizbrauc, pēc 40 minūtēm ir jāizbrauc. Man tagad uz garāžu 7 minūtes, atpakaļ 7 minūtes, tad tās jau ir 15. Ej, tu nost. Tāda skriešana, nevajadzēja man to filtru, vajadzēja gan man to filtru mainīt, bļāviens. Jo, ja es nenomainītu filtru uz Dino, taču tur kaut kas būtu noticis, jo filtrs pilnīgi un totāli saspiest tā, ka tur eļa pat pilnīgi cauri neiet. Jā, jo, uz Dino parasti viņi diezgan spīdzina to mašīnu. Tie, kas nezina, ir man viģiks YouTube, kur Andrejs bija un Dainis bija uz Dino. Tad tu sapratīs, ko nozīmē mašīnas spīdzināšana tieši uz Dino stenda. Ja nekas nebūs, tad kaut kādu, nezinu, mēģinās piemeklēt pēc izmēriem, pēc izskata, pēc augstuma, platuma. Tā kā nemet vēl pilni plinti krūmos, bet mēģinam risināt problēmu. Laika gan ir maz. Viņam nav nemaz cita filtra, saproti? Nav vienkārši paredzēts cits viņam. Pilnīgi savādāks filtrs, totāli. Daini, tas ir tas pats filtrs. Izrādās, tas nokās ārā. Vot. Un tie, kur ir filtrs. Izrādās, tas vidiņš ņēmās ārā. Es nāk arī idiots ar visu to filtriņu, ar visu to vidiņu izmetu ārā. Brauc atpakaļ ar visu filtru. Un skatīsimies, mērīsim pēc diametra. Derēs vai nederēs. Jo izskatās jau, kad tas filtrs, ko man viņš bija iedevis, bija pareizais. Es vienkārši idiots ar visu to vidu izmetu ārā. Tas ir vienkārši kaut kāds, es nezinu, stress neizgulējies vai kas man ir, es nesaprotu. Viss rulē atpakaļ uz veikalu tagad. Pulkstens ir bez 5:09. I think I'm just simply an idiot. Because, No, you're not an idiot, mate. Because I forgot to pull out. No, I forgot to pull out this insert. Yeah. Right? And it does look like the same as that one, or maybe not. It's just that. No. Yeah, see? No, it is. It is just, if you're looking at on the edge, put this one, yeah, okay. Yeah, it's the same height. Yeah? Yeah, same height. And the center, yeah, the center is also the same. Oh, see you. See you later. See you later, mate. See you later, alligator. No, I know. Yeah. Tas ir vienkārši kaut kāds unikums, es nezinu. Bļāviens. Es meklēju attaisnojumu sev, bet es nevaru atrast. Es esmu vienkārši pats losis, es pats to iekšiņu neizņēmu ārā, to plasmasu. Un domāju, ka tur jānāk oriģināli tam plasmasam, bet tas plasmas patiesībā ņemās ārā. Un tad tur ir tās divas gumiņas un mocās pats virsū filtriņš. Tikko samērīja veikalā, viss augstums, tas pats, tāpēc, es nezinu. Steiga un vēlreiz steiga. Nevajag steigties, vajag visu laicīgi darīt. Nekad nevajag atlikt visu uz pēdējo brīdi. Labi, viss. Laiks jau ir, cik ir mums laiks? 2 minūtes pār 9. Pusē jāizbrauc, pusstunda laika palicis ir Madars baigais malacis, nomainījis jau riepas ir. Uzlicis priekšā 17-nieks 18-nieku vietā un tos priekšējos, kas ir ar labu protektoru, uzlika aizmugurē. Eļas filtrs ir noņemts un eļu jau Madars jau lej nost. Tā kā pa lielam man sanāks aizbraukt, tagad uzlikt filtru atpakaļ virsū, ieliet eļu
un uzdīt atpakaļ virsū uz traļa. Davai brauc atpakaļ un mainu dāru un braucam uz Dino. Nu, cik būs Dino? Cik būs zirgi tajā Dino, ko nu ierakst tajā komentārā, un tu vari ierakstīt vai nē? Gan jau, ka tikko izskatījos tā kā idiots, bet tiešām ieraksti, pamēģini uzminēt, cik tu būs tajā Dino, to zirgu man un Daņa tačkai. Vai, rullējam un pagaidām izskatās viss cerīgi, vismaz ar eļļu kā minimums. Kā būs Dino, to redzēsim. Viss ir piestrupēts, viss ir izdarīts, ka viņš var braukt. Šeit braucot pa tādu jaunu rajonu izskatās, ka te nav nekāds Dino, bet gan jau tikai tas tā cauri braucot. Bet pa lielam esam galamērķī. Laikam šeit. Te ķipa unloadot, jā, un tad braukt uz turieni. Jā. Nu skaidrs, nu davai. Kaut kas strīķējās, tik nesaprotu, kas. Ar dīrs tur dzenies iekšā. Tā stūra ir vienkārši katastrofāla, tas būs pirmais, ko es izdarīšu. Principā tas arī ir vienīgais, ar stūri jātiek galā gan tas savērsums, ķipa, nu, šitas, kaut kas tur strīķējās. Uzlikt citus diskus uzreiz, jau. Ko, Daņam jau virsū pasties uzlikt. Tenda. Būs nice. Baigi tur neklausīsimies tās sarunas, ko viņi tur runā savā starpā. Tas baigi interesanti nav, mums jau galvenais interesē rezultāts. Gaidam Daņa, Dino. Nu, kā tev līdz šķiet, cik būs? Es nezinu. Es saku 344. Nē, manam būs 344. Manam būs 320. Tagad. 320, es saku, tavam būs 321. Cik tu domā, manam būs? Nezinu. 350. 350. Ko, skatīsimies. Gan jau aizmirsīšu tos ciparus, bet nu jā. Ierakst var komentārā. Nu ko, apmēram stundu vēlāk, ja precīzs laiks tagad ir 12:30, Daņa Dino ir pabeigts. Rezultāti tulpātās arī uzzinās. Bet nu jā, tātad čalis vēl tur šādas tādas sīkums izdarīs, kas viņam tur jāizdara un tad dzīs manējo mīzu iekšā, bet jā, uzzinās rezultāti. Tūlīt pat uzzinās rezultāti, cik tad Daņa tačkai ir to zirgi tagad. Es tā izdomāju, ka es neteikšu tev tagad, cik ir zirgi Daņam un cik zirgi manējam. Bet to uzzināsi obligāti šī video beigās, tāpēc skaties līdz galam. Bet tagad dzenam Daņu tačku ārā, dzenam manu mizu iekšā. Jo mēs kā nekā likām stāvkas, gan tu, gan es, gan Daņas, mēs likām, cik būs kuram zirgi. Es savai saku, man būs 344, kaut gan es par to ļoti tagad jau šaubos. Un Daņas teica, ka man būs 350. Nu, skatīsimies. Bet, nu jā, tikmēr Daņas dzen ārā savējo. Daņa mašīnu es te varu nosaukt par mīzot. Man ir mīza, jo šitā gan ir, nu, skaista diezgan. Cerams, Daņa motors izturēja. Manējais trenvīzi. Gadiem ejot jau zirgi padirst, protams, bet tu skatāmies.
275. He said 450. He said 450. You're not doing the boost. I'm going to plug it in and find out. Basically, there is no boost at all because there is not doing boost. Map sensor not doing good. We've not got that plugged in. Alright. But I'm watching on here, it only does 5 psi and then 6.5 at the top. It's nothing at all. No. So yours does about 4 psi and then goes up to about 6 at the top end. Right. On my one of these, I used to run 22 psi boost. Nav būs. Cik bija 200, cik? 274. Jā, nu 4 PSI, tas ir cik bāros? 4 PSI, cik ir bāri? Izējām ārā, te skaņa baigāja. Tu uzminēji 275 bija? Jā. 275, bļaļ, kroči. 4, maks 6,5. 0,06, pat tas pat nav 0,1 bārs. Nē. 4 PSI. 4 PSI ir 0,2. 0,2 viņam. 5 PSI 0,3. Un viņš teica, cik viņam 22 PSI. Cik ir 22 PSI. Uz oriģinālām turbīnām 1,5. Nu jā, kroči, nekas nesagāja. Kaut kur būs līgs gan jau, vai arī vienkārši ir stoks, nevis 450 zini, tā kā viņš bija rakstījis sludinājumā. Jāstaisa pa nedēļu uz stūri, jāuzsūta koilas, jānomaina koilas ir un vispār viss ir jāsūt, bet tikai tā, lai paliek viss līdz dīno. Tā kā, nu, ir kā ir, bet ar 270 zirgiem viņš tāpatās man labāk griežās nekā manējais E46. Ko labi taisīsimies uz garāžu un tad jau tālāk skatīsies. Nu redz, Dainim beidzot viss sagāja. Ar 346 zirgiem un 441 ņūtonu viņš beidzot ir apmierināts ar sasniegto rezultātu. Bet manai tačkai gan vēl diezgan daudz, kas ir priekšā. Starp citu, gribēju tev pateikt to, ka 8. novembrī mēs diezgan varants pulciņš maucam uz Santapo trasi. Arī man ir jāuzspēj līdz tam laikam savest savu miskastu kārtībā. Attiecīgi jānovērš ir būstlīgs, un jāsataisa ir arī tā stūre. Nu tad ko, paldies, ka noskatījies, uzspied laiku vai dislaiku un pieabonēji, ja tev patīk šis stulbums, ko mēs te daram. Turpinājums sekos.